Cik bieži vajadzētu doties pie ģimenes ārsta? Nav vienas vienotas atbildes, cik bieži pie ģimenes ārsta būtu jādodas, taču noteikti neretāk kā reizi gadā būtu vēlams doties pie sava ārsta, pat tad, ja nav specifisku sūdzību. Un pārunāt savus notikumus dzīvē, savas sajūtas, kā arī ārsts tad individuāli izvērtēs, vai ir nepieciešami un kādi izmeklējumi ir nepieciešami. Taču, ja parādās kādas sūdzības, kādas sajūtas, kas iepriekš nav bijušas, kādas simptomi pie sava ģimenes ārsta, protams, būtu vēlams vērsties pēc iespējas savlaicīgāk. Lai arī šajā gadījumā ārsts varētu izvērtēt, kāda būtu tālākā taktika. Varbūt ir nepieciešams pārunas par dzīvesveidu, varbūt ir nepieciešams pielāgot jau lietoto medikamentu devas vai veidu, varbūt ir nepieciešams veikt kādus jaunus izmeklējumus. Par to pacients lemj kopā ar ģimenes ārstu un vēlamā gadījumā tas ir viņa kopīgs lēmums. Pretēji tam, kā dažkārt tiek uzskatīts, ka pacients atnāk pie ģimenes ārsta vienkārši paprasīt nosūtījumus vai paprasīt receptes, tā tas gluži mūsdienu medicīnā un jau sevi ģimenes medicīnā tā tas nav. Lēmumus ārsts un pacients pieņem kopīgi.